Labrīt! Uzsākam mūsu sejas kopšanas procedūru, kas būtu jāveic no rīta. Un atkal mēs sākam ar tīrītāju. Tīrītais toniks un mitrinošais krems netiek atcelts nekad. Jūs teiksiet, kāpēc ir vajadzīga tīrīšana, ja es visu nakti gulēju un neko nedarīju, un vakarā taču es seju nomazgāju. Izrādās, seja pa nakti atjaunojas, un visas nevajadzīgās vielas izdalās sejā tieši naktī. No rīta seja ir pati netīrākā. Un tas, kas izdalās no sejas, ar ūdeni pliku nomazgāt nevar. Tam ir vajadzīgs tīrītājs. Kāpēc nepietiek pārstaigāt tikai ar vatīti un pieniņu par seju? Jo daļa no tā visa paliek uz sejas. Un tas būtu jānomazgā nost ar ūdeni. Tiklīdz mēs lietojam ūdeni, sejai nepieciešams ir toniks, lai atjaunotu pH līmeni. Ņemam toniku. Uz vatītes un pārstaigājam pār seju, atjaunojam pH līmeni. Kāpēc viņš ir jāatjauno? Tam sekojošais līdzeklis iedarbosies vismaz par 40% labāk. Ja pH līmenis būs atjaunots, seja to izdara pati, tikai tam ir vajadzīgas stundas. Nākošais mums ir pēc saraksta serums. Dienā es izvēlos serumu, kas gan aizsargā, gan mitrina, iekļūst dziļākajā ādas slānī, ļoti labi uzsūcās. Un pa sejas līnijām. Nākošais moments sejas kopšanas procedūrā no rīta ir mitrinošais krems. Tas netiek atcelts nekad. Atkal uz 5 punktiem. Un pa sejas līnijām. Viss, ko daram uz sejas, ir pa sejas līnijām. No vidus uz augšu. Pabeidzot kopšanas procedūru, tātad mums vēl ir palikuši acis. Ar acīm, tāpat kā vakarā, saplikšķinam uz 2 pirkstiņiem, ne vairāk par cērkociņa galviņas lielumu. Un ar šo daudzumu ir jāpietiek gan augšējam plakstiņam, gan apakšējam. Un ieplikšķina tikai pa kauliņu. Un kā punkts uz I, mums paliek aizsardzība uz sejas, jeb manā gadījumā tas ir arī ar toni, tas saucās tonālais krems, jeb bāze, vai saucam kā gribam. Kā skaisti, neredzami uzlikt tonālo kremu. Pirmkārtām krems ir jāpiemeklē pēc sejas toņa. Tas, kas ir vistuvāk sejas tonim, es esmu sameklējusi šādu toni. Paņemu burtiski zirnīti, to sadalu uz 3 pirkstiem, uz abu roku 3 pirkstiem, un ar maziem tizliem pirkstiņiem izskrien pa visu seju. Tas ir viens no veidiem, kā uzklāt tonālo kremu ļoti mazu daudzumu. Un pabeigt arī pie matu līnijas. Ja seja apakšā ir pareizi sagatavota un tonālais krems ir gana labs, viņu neredz. Tā kā mans krems ir ar minerālo kosmētiku, es viņu atļaujos uzlikt arī uz acīm. Ko dara aizsardzība, jeb manā gadījumā tonālais krems? Pēc tā vārda jau viņa aizsargā, bet viņa aizsargā ne tikai no ārējās vides, tie būtu putekļi, augstums, karstums un tā tālāk, bet tā aizsargā arī no iekšpuses. Tas mitrums, ko mēs tur tikko dabūjām iekšā, viņš aizsargā no tā zuduma. Un viņš pareizi uzklāts, paliek neredzams. Es esmu gatava dekoratīvai kosmētikai.